Un vēl 500 000 ir ieguldīts šajā projektā. Sāksim uz plītiņas vārīt vasku. Izdurt caurumus, principā atvērt iepakojumus. Tad zeme un ar kāju. Nu, nopūsts ir te gandrīz vai visu apakšu. Mērķis ir noizolēt visus urbumus. V70. Volvo. Viss salons ir izņemts, viss ir attaukots, visur, kur bija rūsas pleķīši izsitušies, esmu milšu strūkli izsmušoju pie reizes. Nu, ceru, ka nu pat redzējāt, kā izskatās no iekšpuses, no endoskopa kameras. Ierakstīju, ceru, ka varēs pievienot to failu. Nu, ir krietni labāk tagad viņās, jā. Un ir viens tāds novērojums, kā tagad te stūros, kur dikti daudz tika iepūsts vasks. Tas vasks ir tā kā drusiņi tā kā saplaisājis žūšanas procesā. Bet tā ir sanāk tā virsējā kārta. Šeit vien ir visur tas vasks vienkārši, viņš tā kā, kur ir bies riktīgi, tā augša ir tā kā tādu plaisu sevī dabūjusi. Kad viņš ir te dabūjusi žūt. Kas ir ļoti interesanti, ka tas tā notiek. Tas it kā ir tieši pie pašas tā kā pie šūju hermētiķiem. Citur īsti neredz tieši stūros. Varbūt, ka nāksies vēl tādu maigo tā kā migliņu bišķiņu te uzlaist, vai varbūt vispār ar rotiņu uzsmērēt viņu. Lai beigāši mucis te netaisītu. Tīri, lai tās plaisas nav. Nedomāju, ka viņas baigi kaut ko ietekmē, bet ja nu tomēr ietekmē, tad vismaz būs mierīgs prāts, ka viņas tiks likvidētas. Bet tā visu kopsumā vienkārši kosmisks rezultāts. Vienkārši, es nezinu, vai vispār kaut ko labāku varēja panākt no šitā visu. Diezo, es domāju, šis arī ir tā kā kulminācija reāli. Tā, šādi iet. Noņēma abus amortizatorus un izņēma ārā šo te. Šis viegli ņēmās, jo gan jau, kad te samērā salīdzinoši nesen šīs te, gan jau, ka atsaites ir mainītas. Jo šīs te skrūvītes rītīgi labi atskrūvējās un viņas kustās brīvi, nav pierūsējuši klāt pie buksēm. Kustās un arī ir kaut kāds smērs iekšā. Šo te vedīsim uz pulverkrāsu. Šo te mazo detaļiņu arī, kas nāk šeit. Šī te mazā detaļa savieno abus šos. Šī arī ir no rūsējoša materiāla. Šo arī uz pulverkrāsu. Alumīnija detaļas, domāju, nevedīsim, nav īsti vajadzība. Šis te iet uz pulverkrāsu, šitais iet uz pulverkrāsu. Šitie abi neies uz pulverkrāsu, tos tūlīt noskrūvēšu. Amārtiņi jauni būs. Šitam vispār bija tā iedusies buksi, ka vienkārši atfleksēju vaļā apakšu, pārgriezu buksi, sagriezu to skrūvi lupatās vienkārši. Un tikai tādā būja ārā visu. Otrā dora bišķi mazākā mocībā bez flekšu palīdzības iznāca ārā. Tā kā tā, aizsargus varbūt ar jaunas liks un šitais jau apskatē neiet cauri. Nopūstas bremžu šļauciņas. Kā jā, turpinam visu jaukt ārā. Šitie blīvslaigi arī visi noteikti jauni liksies. Plāns jau izjaukt, laikam ir gandrīz vai pilnībā šo visu ārā. Tālūk, bremzes nojauktas. Stāvbremze arī nojaukta. Viss kaut kas te vēl nojaukts, buksis ārā. Viss ir ārā, visas troses nost. Tagad viņās nolaiu eļu. Un eļu tāda diezgan izstrādājusies ir iekšā. Un te vēl arī drusiņu skaidiņas ir pie magnētiņa. Nekas daudz, bet ir. Eļa tāda, kad Tā medus vienkārši seniņa jāmaina bija. Protams, pēc tam jauna eļa būs iekšā. Pēc visām krāsošanām vispārējā. Arī, kur redzēja kādos slāņos ar plaisām. Lido nost visi tie grubuļi, kas te pūsti gadu gaitā, kuru uzpūta gan jau pirms
vēsu iešanas visas tādos slāņos. Te viss ir ar grubuļiem un rūsām un visu. Nu, un mērķis iespējams, ļoti ticami, ļoti iespējams ir izsist ārā puses, lai varētu noņemt šos te aizsargus. Tos liks jaunus, to jau teicu. Tur, lai viņus noņemtu, ir jāizsit ārā puses. Tagad nolāju eļu, lai es varu viņu gāzt riņķī apkārt, vākus skrūvēt nost un darīt visu pārējo. Nu, puses arī ir izsistas ārā. Tagad sāku bamperi jaukt ārā. Nevarēšu īsti uzgriežņus atvilkt, jo voļā, iet uz riņķi, te viss ir izsūbējis, izoksidējies alumīnijs. Nācās noņemt visu šo te plasmasu arī nost, lai šos te varētu noņemt. Arī šos vedīsim uz pulverkrāsu. Un tilts ir principā izjaukts, gandrīz vēl līdz pēdējai detaļai. Visas detaļas gatavs. Pa lielam ir vēšanai uz pulverkrāsu. Tilts un visas tās saistītās daļas. Nu tālo kolviķītim noņēma nost šos te bampera stiprinājums, balstus, avārijas kaut kādus šitos te kronšteinus, stiprinājums. Un lūk, tagad mums ir plika alumīnija balka uz galda. Un jūs jau saprotat, vai ne, kas te ir noticis. Te ir oksidācijas pazīmes kopā ar lūšanas pazīmēm. Nu, un šīs te skrūvītes nevarēja izņemt ārā pa lielam gandrīz vai visām. Un nācās metināt klāt šādu te, tā kā vienkārši stienies, kā turēt, lai es varētu viņus no otras puses šitos uzgriežus atskrūvēt vaļā. Vai kur ir pēc tam apslīpējuši smuki. Izmantosim gan jau šīs te pašas vecās. Kārtīgi iekustinās, sasmērēs vītnes. Kamēr kaparu smēri atstās. Nu, šis te ir 2,5 mm materiāls, ja man bīdmērs nemelo. Kas visticamāk tā arī ir. Un mums ir materiāls, kas ir 2 mm. Tā kā, nu, es domāju, ka izmantos to pašu 2 mm materiālu šeit. Mēģināsim aluminiumu. Un doma ir tāda, ka visticamākais izgriezīšu ārā gabaliņu šitādu garanu abās pusēs. Un uzlikšu ielāpu, kurš būs čuķi lielāks. Nu, ideālā variantā par kaut 1,2 mm. Jo, manuprāt, alumīniju būs pagrūti sametināt kanti pret kanti. Tā, ka iemetinās viņu skaisti tā, ka pa virsu drusiņu uzliksies. Jo šo daļu galu galā tāpat neviens nekad neredzēs. Te nevajag tā, lai izstāst kā oriģināls, lai būtu rītīgi kanti pret kanti noslīpēts šuve. Ja. Te galvenais ir, lai ir funkcionāli un lai nav, kā saka, pārāk sarežģīts tas remonts. Nu, tā kā visticamāk, ka es uzlikšu pa virsu tādu ielāpiņu nelielu un būs pa skaisto. Nu, ko vēl jau jāpamācās ar to alumīniju te laikam. Bet, jā, kur sanāca riktīgi forša šuve. Te kaut kas laikam pa daudz strāvu bija. Un te reāli izdega caurums, kurus mēģināja aizpildīt. Tā kā šitais alumīnijs kaut kā pavisam citādāk metinās nekā tas, ko līdz šim te metināju. Bet jā, te bija rekur oksīdas slānis otrā pusē, es viņu it kā iztīrīju.
Bet redz, kad reāli viņu, otrais zinās, vajadzēja griezt uz lielā gabalā ārā, līdz oksīds beidzās. Jo tur, kur ir oksīds, tas nekas, ka viņš ir otrā pusē. Tā varētu reāli grūti metināt viņu, ja viņš viņu caurkausē no otras puses kaut kā uzvelk uz augšu, to oksīdu, tad viņš reāli sačakarē visu metinājumu. Tā kā jā, pirmie kucējumi slīcināmie. Mēs līdzināmies, turēt jau gan jau varbūt turēs. Tīri stiprībai varbūt vēl no šitās puses jāpamēģina kaut ko pametināt. Un tad jau jāķerās klāt pie otras puses, un šeit jau zināšu. Griezīšu labāk uzreiz lielāku ārā. Nāksies, kā saka, garāk šūvu pavilu, bet vismaz nebūs tas oksīds. Bet, atklāti sakot, esmu patīkami pārsteigts vispār par to ideju un par to sajūtu, kad es varu savienot kopā alumīniju pat diezgan, diezgan normāli, es teiktu. Nav nekas te super labs, ja? Tie, kas paši metina alumīniju, noteikti vispārībā te smējās par mani. Pamēģiniet atcerēties savus pirmos metinājumus, pirmos mēģījienus, un tad jau jūs mani sapratīsiet. Tā, esmu tajā pašā laivā, kurā bijāt jūs. Reāli vietām man pat patīk. Noteikti obligāti varu teikt, ka milzīgu plusu iedod tas, ka pirms tam jau daudzus gadus ir metināts ar migu. Un tā ideja par to metāla kušanu un viņa savienošanu jau baigi nemainās. Ideja jau ir tā pati. Elektriskais loks kausē metālu, viņu vajag caurkausēt, viņu vajag aizkausēt vienmērīgi, puldeni ciet, bez kaut kādām tukšām vietām. Viss tas pats, tikai tas, ka tas alumīnijas ir tāds interesants. Viņš tāds bišķiņ triki uzvedās. Viņš tā iet smuki, un tā pēkšņi, ka sākās sūdi, tad sākās sūdi. Un tad to sūdu sataisīt jau ir grūti reāli. Bet jā, es biju gaidījis, ka tā kā vairāk kritīs cauri, bet tas bija krietni mazāk nekā es biju iedomājies. Bet es arī sapratu to, kādā brīdī tas notiek. Respektīvi, es varēju griezt lielākus ampērus un iet ātrāk pa detaļu. Bet par cik es vēl mācos, tad es labāk paņemu bišķiņu mazākus ampērus un eju lēnāk pa to detaļu. Un viņu tā diezgan vajag paturēt man, lai viņš izveido to vannīti. Un tagad tā vannīti ir, tad jau tādā normālā ātrumā diezgan riet. Redzēt, es gribētu labāku caurkausējumu, tad man būtu vai no ar to pašu metināšanas ātrumu jāuzliek augstāki ampēri, vai jāuzliek īpaši augstāki ampēri un nedaudz ātrāk jāiet, vai vienkārši tiem pašiem ampēriem jāiet krietni lēnāk. Tad arī teorētiski viņš varētu paspēt izkust cauri. Un tā kaut kā. Es domāju, ka mērķis šodienas ir sasniegts šai detaļai. Es domāju, ka viņa turēsies, viņa noteikti būs daudz izturīgāka tagad nekā viņa bija. Mēģināsim alumīnumu izoksidējusi. Apslīpēsim virsmu. Mums jau otra virsma ir jāapslīpē. Šito mēs pat varētu atstāt. Viņš ir varbūt apslīpēšu, vai no tā, ka kāds noņem pēc gadiem nost un saka, kurš idiots šito metināja, kurš naks. Varbūt pats pēc gadiem pārmetināšu. Interesanti, ko saimnieks teiks. Galvenais jau, lai viņam patīk arī. Galvenais jau reāli saka, mērķis, te jau vispār nebija plānots, kā mums jādara. Par cik man ir alumīnija metināmais, un tad reāli vajadzēja šito sataisīt. Kāpēc man vest pie kāda cita, vai arī kāpēc man meklēt citu bamperi, un es zinu, ka īstenībā šos bamperus veselus nav nemaz tik viegli atrast, jo mums ģimenē tāds līdzīgs auto arī ir, un kaut kad vajadzēja tur ar bamperiem kaut ko darīt un meklēt, un pareizi atros nebija tik vienkārši. Tā kā es domāju, braukt, meklēt, pirkt kaut kādu salocītu, izmaksās to pašu, ja ne dārgākā man te. Tālūk pajaukts ir ārā. Priekšējais tilts viņam ir no motora nost, un redz, kur ir noņemta no viņa nost stūrsreika. Hidrauliskā, te tāds aizsargs apakšā nāca, to noņēma, tad ir stūrsreika, skrūši, ten divas cauri garās, un reiki nost, un šāda te ir tā balka. Galīgi jau viņi nav mironis, ja? Pateicoties tikai tam, ka te visu laiku reļas tecējuši virsū no motoriem. Nebūtu viņš bijis dīzels, tad šitā būtu balka sarūsējis, gan jau. Te jau visi ir reļās, un tāpēc viņi ir dzīvi, bet re, kur var redzēt.
kāda viņa visa būtu bijusi šajā vietā, kur pie virsbūves stiprinās. Nu, mēs te redzam korozijas dziļumu, ja, un apmērus. Tā kā šo visu ņems ārā, visu, kā saka, nostrūklos un visu pulverkrāsos. Tāpat kā visas pārējās detaļas, viss būs reāli stīgā, viss būs mega klīni vienkārši. Šī tāda te Volvo, es domāju, visi Volvo fanāti sev grib tādā stīgā, kādā būs šitais. Nu, lūk ir porkīšī. Šāda diametrā, dažādu diametru, šeit šādu diametru, šeit šādu diametru, lielie korķi tādi. Širos sagādāja auto saimnieks pats. Viss, kas tagad atliek, salikt un saspraustiņš. Cilvēki, tā kaut kā. Vienīgi es tagad te vēl domāju, ir jau daži caurumi, kas ir paredzēti stiprinājumiem kaut kādiem. Lemru caurumi stiprinājumi, piemēram. Tad kaut kādus jau mēs varam likt. Viena puse tāda dobja, otra nē. Kā gan pareizāk likt. Nu, jāuzvāk cimdi, jāpaņem šuju līme, pistoli un jāliek vietā, bet es daudzus reāli nevaru ielikt, jo es pat nezinu īstenībā, jo ir jau vieta caurumi, kur kaut kas stiprinās klāt. Tāpēc jāiztaisa pagaidām laikam tādi būtiskākie, arī bišķiņu darbu secīgi jāpamaina. Bišķi jāpadomā īstenībā reāli šis. Es tikko drusciņi padomāju un es sapratu, ka nav īsti jēgas tā kā tagad to darīt. Reāli bišķiņu pārlikt to vēlāk. Tagad būs salikts visas trubiņas un visādi tādi šķundi. Man šķiet, ka tad būtu pareizāk likt šos korķus. Jā, tā varētu būt. Nu jā, kaut kas te pārtrauc ierakstīt. Johfēdī tik labu video būtu iefilmējis. Var sakot, ieliku korķi vietā. Jāliek viņu visur, kur ir, visur, kur tošni zinu, ka var likt, kas ir uz salonu, teiksim, tiešie kontakti, jā. Nu tādi, kurus tošni zinu. Pēc tam, ja kaut kur vēl vajadzēs ielikt, tad jau ieliks pēc tam vēl arī. Bet jā, palielam iesmērēja korķi uz riņķi, galvenokārt mēģinājuši tajā starpā tieši iespiest melno šuju hermētiķi un vēl uz pašu lonžeru, nu uz metālu uzsmērēja nedaudz un iespied. Bet man tā šķiet, ka vajadzēs laikam varbūt otiņu izmantot. Pastīsies, kā te ies. Tā, nu viss ir šausmīgi, kā saka, viss cimdi lipa visu laiku, visi maisiņi lipa. Visur bija hermētiķis un baigi ķēpīgs darbs, bet rezultāts ir šāds. Tā sakot, salīmēju korķus visās tajās vietās, kuras, manuprāt, ir tādas, ka kur tā kā točna ir jābūt korķiem. Bet visus neaizlīmēju, jo, ziniet, laiciņš jau, protams, ir pagājis kaut kāds. Un ir jau tā kā, baigi jau neatcerās, kurš tehniskais urbums priekš kam ir. Tāpēc aizlīmēju pašlaik tikai tos, par kuriem es 100% pārliecināts. Pēc tam saliksim lielāko daļu apakšai, visu apakšu pa lielam. Un tad mēs redzēsim vēl ekstra tos caurumus, urbums, kurie ir tie, kas ir jālīmē ciet, un tad arī paņems un vēl aizlīmēs. Šitais tāpat kaut kādu stundu, divas prasīja. Lēni un akurāti, baigi neredz neko. Korķīši, daudz tie korķīši, te visur tie korķīši te. Un tā te pa visu uzdevu pa perimetru. No iekšām, no ārām. Visur tie korķi salīmēti. Līdzīga lieta jau būs jādara arī šim projektam. Tikai te būs tā, kad no krāsošanas viņš atbrauks un tad iepūtīs vasku un tad līmēsiet visus tos te tehniskos urbumus. Kaut kā tā tas ir. Tā kā jāuztaisa detaļu saraksti kaut kādas bukses, amortizatori, viss, ko te vajag. Tā. Runājot par Volvo detaļām, viss ir sakrāmēts. TDS-ā, pēdējās buksītes vēl te
ar čaulām izprasēju priekšējiem tiltiem un dosies uz lielpilsētu, vedīs uz strūklošanu un pulverkāru rāsošanu, visas Volvo piekaras detaļas, visas lielās, visas mazās, un arī pie reizes iebraukšu skrūvi veikalā citā kontekstā. Tā, visas skrūvas, var sakot, ir sakomplektētas priekš busiņa piekaras detaļas, un pie reizes aizvedīsim busiņam. Aizbrauksim salasīt skrūves uz skrūvi veikalu, lai busiņam būtu pēc iespējas vairāk visas sarūsējušās skrūves nomainītas pret jaunām, skaistām, foršām smukām. Kamēr Daniels ir nevāji mega plosās, tikmēr jāizprasē vēl šīdās te pēdējās čauliņas, kur tērpēc, kā rekur, lai varētu atspiest un izprasēt čaulu, nācās te nofleksēt maliņu, lai viņu varētu pret kanti atbalstīt presējumajā iekārtā. Lūk, viss buks no priekša visiem komponentiem ir izprasēts ārā pa gabaliem, un šitie arī ir gatavi lidot iekšā melnajā zārkā, ceļā uz labāku rītdienu. Braukt gatavi. Tikmēr Daniels jau tas alisis ir Ground Zero visur un dzirdat jau kāda mūzika te ir? Te ir vienkārši. Skrūvītes, Volvo elementi un TDS dodās ceļā. Jau gan aizkavējos īstenībā, jo par priekšējo tiltu buksēm es biju piemirsis. Vajadzēja tās vēl ātri izprasēt, bet jāpaspēj tagad visu izbraukāt. 4 lokācijas šodien. Viena ir šitam TDS-am priekšējos amortizatorus savākt jaunus. Labs dīls. Jāgatavojās jau TDS projektam. Tad ir šie te visi, kā saka, loriņi Volviķim jāizved, lai džeki nostrūklo un nopulver krāso visu piekari. Tad ir jāiebrauc veikalā priekš Daniela. Skaņas izolācija viņam nedaudz pietrūka, jānopērk šāda tāda. Un vēl jāiebrauc skrūvju tajā veikalā. Tās arī ir mūsu 4, kā saka, lokācijas jāpaspēj izbraukāt šodien. Un kādā? Laižam ar TDS-u. Volvo detaļas ir sakrauts šķupo. Un TDS ir tukšs, gatavs nākamajam pieturvietai. Īsais pēdējais video tīri tā, lai redzētu visu, ko es esmu atvedis. Priekš sevis tā, lai nav tā, ka pēc tam kaut kāda vieta pazūd. Sakot, esam to color, to get to color. Sīkumi kastā. Tā šeit ir Porsche džeki, nekāda vaina, ja kur E28 BMs. Varbūt kāds grib viņu atjaunot pie manis. Tā BMW mamīši pa pusi cenu dabūt. Cerams, ka nebūs kaut kāda miljardā reiz dzīvē, kad skopais maksās 2 reiz. It kā jau nelietot jāmīši. Kādus gadus dažus atpakaļ pircis cilvēks un pārdevis savu BMW un tā arī nav uzlicis. Nākamā pieturvietā. Nākamais ir A. Šāds te veikaliņš. Triggers. 1000 skrūvis vai vēl kaut kā tik viņi tur nesauc. Un cerams, ka viņiem būs tas, kas man vajadzīgs. Iesim, tad jau redzēsim. Tad ir šī rāds veikals. Augs LV, tur Daniela kungam projektam paņēma šino iepakojumu 4 gabalus. To mīksto 3 gabalus. Tur jau kāda tāda līmlentīta vēl. Un kaut kāda šī tāda pārēja, lai varot subizslēgt pie standarta magnetols. Tā kā visas lokācijas izbraukts un es esmu mega izbesījies. Un tieši tagad sākās korķu stunda un man ir jātiek ārā no lielpilsētas. Taču tas nekas, jo mans tēmeklis man rādīs ceļu.
šķīliem un autopilotā. Nu ko, esam atbraukuši atpakaļ uz šeieni, lai pievēlētu pilnu TDS-u ar Volvo Hadeni. Diezgan operatīvi ātri viss tika izdarīts. Nu, paskatīsimies vēl kas ko kādā kvalitātē. Un tad jau tālākie upgrade. Nu, tālūk, esam atbraukuši. Viss vēl ir plēvītēs, skaisti iekšā ietīts. To viņi pats sanesīsim iekšā. Atpakosim gan jau, ka apskatīsimies kas ko kā izskatās. Te mums viens meitenes, kā saka, Audī kapotu pārkrāso mācās. Tas nav, kā teikt, mans darbs, bet pasaka savējie visi cilvēki. Jā, tūlīt atbrauks Daniels un izkrausim ārā visu šo skaistumu un sapratīsim, cik reāli skaisti tas viss ir vai nav. Viss kapots te ir novatēts, apslīpēts. Un kāpēc vispār? Viņš bija aizdedzies. Un arī es viņu pēc tam remontēju, tur mainīju visu sadigušās daļas un visu pārējo. Un te bija tāds tā kā izdevums. Krāsa bija atlikusi, nodegusi. Te var redzēt šajās te vietās. Tāpēc meitenes nolēma, kā saka, pārkrāsot visu. Liels respekts par apņēmību un apķērību. Un tagad viņās pa lielam vajadzēs nogruntēt metālu. Nu, bišķiņ vēl te apslīpēs, te dienas stāv, varbūt kaut kāds flash rasts iemeties. Apslīpēs drusciņu vēl. Un tad ataukos visu un gruntēs ar epoksīda grunti. Nu, tad jau vēl redzēs, vai tikai šo vietu vai visu. Ticamāk jau, ka visu, lai baigi tur neatšķirās toņi, kā saka, vai nav baigai plankumi pēc tam, kad viss ir sakrāsēts. Sagruntēs gan jau, ka ar epoksīdu, pēc tam nožāvēs, apmatēs nedaudz, ataukos, atkal tad ies virsū krāsa. Ak, nē, vēl izlaidu. Grunts un tad špaktelēs. Šitā vieta ir jāšpaktelē, taču, lai viņa būtu vienā līmenī ar visurieni. Un tāda te arī bija rūsiņas izslīpējām pavisam pilnībā ārā ar koraļu disku. Ļoti tāda maiga. Nu, te vajag vēl. Iespējams, visu to priekšu varbūt kaut kā vajadzēs noslīpēt, jo, nu jā, te ir, kā saka, rūsas punktiņi daudz priekšā. Nu, tā kā sašpaktelēs, tad atkal gan jau ies epoksīts, pēc tam ies pildošā akrila grunts, un tad jau ies krāsa un laka. Tā kā ļoti daudz visādi slāņi un soļi, kas te ir jādara. Tā kā tas viss nav nemaz tik vienkārši. Nu, kāds kungs ir piebraucis un ieradies, un man jau ir aizdomas, kas viņš tāds ir. Jā, tas arī ir viņš. Bračiņ, skaties, kas man ir. Jo! Skaisti. Ātri, ne? Nu jā, labi. Mēs jau labi klienti. Jā, tas jau patstāvīgais jau. Visi stieņi. Tūlīt to bembi detaļas vedīs. Jā. Nu, un tad te ir tāds neliels spoils no ļoti tuva nākošā projekta. Zinātāji atpazīst, kas tā pa mašīnu arī bez lukturiem, es domāju, kas pa modeli. Nu, te nebūs, te ir bišķiņ citādāks stāsts būs. Te nebūs tā, ka vienkārši izjauks un metinās un liks kopā. Te ir bišķiņ citas storijas. Bet, nu, nelielai intrigai par to BMW E34 sērijās arī redzēsiet. Un ar šo beidzam šo te Volvo 740 projekta sēriju. Nākamajās sērijās gaida un skaties to, kā mēs meklēsim nepieciešamās detaļas un liksim kopā šo te automašīnu, kā arī vēlējos pateikt atsevišķu paldies tev skatītāji par to, ka seko līdzi visām šīm te Volvo projekta sērijām un, ja nu tu gadījumā arī skaties paralēli ejošās Āfrikas sērijas, kur es ar diviem saviem labiem draugiem devos uz Āfriku ar veciem, noplukušiem 124. Mercedesiem. Ja tu šajā kanālā esi nokļuvis tieši Āfrikas sēriju dēļ, un es iemaldījies arī šajā videoklipā, nu, apsveicu tevi, esi uzgājis mani, kas veido šo te brendu. Citāda garāža, respektīvi, vecu klasisku automašīnu atjaunošana. Ja arī tu esi klasisko spēkratu fanāts, vai arī tev kāds no tiem pieder, droši ieraksti komentārā, kurš ir tavs lielākais favorīts un kāpēc tieši šis. Paskatīsimies un padiskutēsim komentāru sadaļā par klasiskajiem spēkratiem.